Jā, kamēr es nefilmēju materiālus par mūsu lauku māju jauno, ir kempera stāsta. Interesanta sērija būs, saucās, kā mēs čomam kemperi no Somijas vedām, bet pirms mēs viņu atvedam no Somijas, mēs gribam uztaisīt izmēģinājumu. Viņam ir ļoti jaudīga piekabe, uz kuras nezinu, vai tas trapis starp trapiem un uzbraukšanu virsū, vai tas lauziens nebūs par traku, vai kemperis neaizķersies. Tāpēc mēs plānojam tagad manējo dabūt uz viņa piekabes virsū, un aizbrauc tagad nostājās noteiktā vietā slīpumā un mēģināsim. Re, kur esam nolikuši speciālajā kemperu uzdzenamajā rampā. Jānis tagad ar koka bluķīšiem, klucīšiem tur visu nolīmeņo pēc feng shui. Un tad kemperis būs blakus piekabē pļavā uz sānu pa feng hui. Tā kā, davai tu filmēs. Tas rats jau izskatās, ka nav. Aizmugurē rati platumā iet? Iet. Taisni. Vēl. Stop. Man bišķi mīža bija. Loši! Es tikai klausos, kā krakšs braks kaut kas pazūd. Nē, galvenais, ka šitas tā tanks, kas ir, blin? Tu tur baigi tur, es jau iztēlos. Nē, es vienā brīdī saprastu, ka es arī varu arī baļīgi dabūt. Tagad, ko es tev ieteiktu, viņš stāv ātrumā un uz ručņika, es ieteiktu savākt trapus un pamēģināt tev tikt tā... Bļa, tu neticēji. Kur tev tikt ārā? Smieklīgais. Tu viņu tur papravīji. Mājājas. Taisu, brauc lejā, ideāli. Tagad es zinu, kam tā balka aizmugurē. Un pie viena man arī pirmais mazais, kaut vai pār 10 metru, bet brauciens jaunajā mīkstajā krēslā. Un komforts ir vienkārši bomba. Par skaņu es gan neko daudz nesapratīšu, kamēr neizbraukšu uz šoseis. Tā. Bet interesants brauciens būs pēc kemperīša. Šitādas pašas kastītes, tāda paša Peugeot J5. Jā, par šito krēslu gan super ērti, vienkārši. Wow, es varu iedomāties, kā šitā brauc un vienkārši tu esi tādā tā kā mīkstā dīvainā, tā kā viesistabā pie kamīna. Kaut kas jāsēļo nedaudz, bet tā vienkārši wow. Un kā es pareizi visu uztaisīju beigās, nekādīgi mērot diagonāls nesanāca, nekas pareizi. Paņēmu vienkārši uz šitās kastes, vispirms uzliku virsū tās sliedes no vecajiem krēsliem. Pievilku ar skrūvēm nedaudz klāt, uz viņu šeit pat uz vietas arī uzliku plakanzaužu, saķēru visu ar pusautomātu. Un tad jau ārā nometināju, paņēmu krēslu, apgriezu otrādi un piemetināju pie krēsla, un viss nostājās vienkārši perfekti. Nekādas nobīdes nekur vairs nebija. Tā kā reizēm var iztikt bez visas lielās mērīšanas un vienkārši paņemt un uz vietas, tā teikt, pa faktu visu saķert un izdarīt. Bet no ērtību wow. Vienkārši wow. Nu un jā, par šito kemperīti prieks, kad viņš ir principā sēdies un brauc. Te vēl šur tur man jāpabeidz ar to izolāciju strādāt, jānovāc liekie vadi. Un tad
Vēl atpakaļgaitai liguška saucamā ir jāstaisa pie kārbas. Varbūt vienkārši jauna vajadzīga. Jo regulāri pazūd atpakaļgaitas uguņi. Nu viss, un tad ir viss jāskārto, jāpiegriež nedaudz paklājs, lai CSDD atkal kārtējo reizi nepiesienās, ka kaut kas izskatās viņiem tur puspabeigts vai kā, vai ka obligāti jābūt tur apšūmam. Tā es piegriezīšu tur, kur ar kājām stāv paklāju, malās arkas pagaidām paliks bez paklāju. Nu un tā, bet nu jau izskatās, kad skates iešu nevis tagad, bet tad, kad mēs atbrauksim no tā ģimenes ceļojuma, kas būs augusta vidū, jo gribās, lai tā vasara ir skate kemperim. No otras puses varbūt arī jāiet tagad, lai paspētu vēl ar kemperi aizbraukt līdz laukiem. Tas arī būtu forši. Nu, nezinu, jāskatās. Varbūt gribās ātrāk uzzināt, cik tad viņam lietas kaut ko piesiesies un cik viņam kaut kas būs jātaisa. Bet nu pagaidām tāds interesantais vakars ar testa braucienu. Izbraucu vēl godu aplīt pa rajonu, negribējās jau baigi riskēt. Nav jau tehniskā apskata. Visi tur baigi noskatījās, vecā labā kastīte. Bet visi uguņi strādā, visi forši, visi smuki. Tā kā prieks. Nu ko, tad jau kempera stāsts, visdrīzāk svaigākais turpināsies brauciens uz Somiju, pakaļ vēl vienai kastītei. Redz, kur Janka tur skraida. Šodien jāpaspēj līdz prāmiem, jo viņi iet līdz pusnaktī derīgi šitam verķim Latvijā. Bet nu šitāds sprinterīts, normāls, paņēmām lielo, mazāks buras efekts būs tāpat jau būs, jo tas kempers jau būs salīdzinoši milzīgs. Bet nu šitas vismaz ērti velk, viss normāli. Jā, nu, pamāj! Tagad bliežam. Rekur piedzīvojumi sākās uzreiz. Esam 100 km no Tallinas. Iebrauc šitādā benzīntankā, mums ir izbeigusies lādēšana busam. Piekabi metam nost šeit. Sievas dzen Voyageri. Cerams, ka Voyagerim kārba nenostresos par šitādu piekabas vilkšanu, bet ir kā ir nakts, nevienu sazvanīt nevar, izņemot sievas, tās gan uzreiz ir gatavs braukt palīgā, tā kā braukšu 2 mašīnām. Dzen mums Voyageri, tamēr ar šito busu mēģināšu tikt atpakaļ ceļā līdz Pērnavai, viņi kaut kur nomest, savākt Voyageri, tad braukt atpakaļ uz šejienu, paņemt piekabi, tad braucam labi, kad ir iespēja samainīt uz nākamo prāmi biļetes. Tā kā atcelt braucienu neatceļam, pārceļam uz nākamo prāmi. Kaut kā tā. Nu, visu cieņu šitam dampim, bet bez lādēšanas ar akumulatorā esošo lādiņu mēs esam atbraukuši atpakaļ līdz Igaunijas un Latvijas robežai. Šobrīd mēs viņu nometam Igaunijas pusē, tāpēc, kad mums nav viņete un negribās tagad tērēt vēl 17 eiro viņetē, lai vienkārši pabraukātos Latvijas teritorijā. Šķilties viņš vēl šķiļās, bet jau var just, ka gurs tas akumulators jau tā diezgan sūdīgi griezt sāka. Tā kā, nu neko, šeit mēs viņu arī atstājam. Un tālāk jau saimnieks no rīta, kad pamodīsies, tad varēs braukt viņam pakaļ. Atstāsim tepatās iekšā, sarunāsim atslēgas, būs atstāts. Bet nu piedzīvojums normāls, jā. Un, pat jau tepat ir arī sievas ar maiņas mašīnām. Tā kā sagaidīsim sievas, un tad Voyageris dabūs nedaudz iesvīst, jo vilksim to piekabi ar Voyageri. Piekabi ir atstāta tur Igaunijā, 70 km laikam no šejienes vai kaut kas tam līdzīgs. Benzīna tankā nometām zem kamerām, cerams, piekabi nebūs aizbraukusi. Lai nebūtu vienkārši jātērē elektrība arī piekabas visiem apgaismojumiem. Nu, kaut kā tā kā piedzīvojums turpinās. Ir pulkstens, cik tagad ir, 3:14. Prāmju biļets ir pārcelts uz 10 no rīta. Un biļešu tā kā prāmja pārcelšana maksāja 54 eiro. Tā kā kačing, 54 eiro pie izdevumiem vēl klāt. Nu tā. Tad, nu jā, sagaidām sievas, samainām mašīnas. Sievas brauc mājās ar Hondu. Mēs turpinām ceļu ar Voyageri. Mūsu glābēji sievas ir klāt.
mūsu saldumiņu čiepiņas, mūsu izručītāji, varoņi. Un tā ir mīlestība. Kaut nakts laikā, kaut uz zemes malu. Uzminiet, piekabe vēl bija vietā. Tagad štepselējam galā šitam Americano Voyageristo 4. paudzē. Zum, kas pa vilcēja auto. Šitas te tagad vilks to milzīgo kemperi uz tās piekabas. Visādā citādā ziņā besis rauj jau tagad. Un vēl 100 līdz Tallinai. Vēl joprojām 100. Nekur tālāk neesam tikuši. Tas tur tā kā uz jahtām būtu strādājis. Tikai kaut ko rulē pa labi, rulē pa kreisi, kaut ko zobu sakodzi. Nerunā vairāk vispār. Nē, īstenībā jau runā. Bet močiem tālāk. Ko esam ieradušies ostā. Tagad mums ir kaut kāds 3 stundas laiks atvilkt elpu, jo esam par agru. Bet mums nācās to prāmi nomainīt. It kā varbūt būtu paspējuši pēdējā brīdī, bet mēs to nevarējām zināt. Tagad esam par agru uz nākamo prāmi, tā kā atpūtīsimies un tad jau brauksim augšā uz prāmi. Esam uz prāmiem. Tagad 2 stundas ceļā. Tad jānopērk kaut kāda, jāiebrauc pārtikas veikalā, jānopērk pārtika kaut kāda un tad jau piedzīvojums var sākties 4 stundas līdz Skopjo. Un tad redzēsim, ko mēs vispār šodien varam paspēt. Ja mēs šodien neko nevaram paspēt pārrakstīt, kas visticamāk tā arī būs, tad mēs paliekam pa nakti Skopjo un sākam visas lietas kārtot rīt no rīta. Un tā. Šeku reku. Kas mums tā aizmugurē brauc? Kastīte. Vispār šī tāda kemperu līnija trapjās. Priecīgs Jānis. Ezera. Tas citā sākās tā ezera zem. Jā. Vēlaties? Skopjo. Mēs esam Skopjo. Vēl 33 kilometri. Tas tilts gan. Tātad, ja neskaita faktu, ka Somijā izrādās ir ļoti līdzīgas adreses no sērijas Lauku sēta 5, varbūt gan Skopjo vienā pusē, gan otrā pusē, tad mēs nošurjām 150 liekus kilometrus tikai tāpēc, ka to ir pat grūti izstāstīt. To varbūt izstāstīšu kādā brīvākā brīdī sīkāk. Kāpēc iepriekšējo reizi kļūdēni Jānis atbrauc pareizi? Nē. Nav svarīgi, bet mēs noblēzām pamatīgi gabalu lieku un esam pamatīgi vēlāk nekā plānots. Tāpēc davai laiks pieparkoties un sākt saprast čopačom. Kur papīra darbs notiek. Ļoti viesmīlīgi pacienāja mūs ar kūku, ar kafiju un tamēr rakstam papīrus. Baudot somu valodu, no kuras es nesaprotu pilnīgi nevārdu. Bet vispār ļoti viesmīlīga ģimene. Ne bez slapjas muguras un ne bez čakara, bet kemperīts ir augšā uz piekabas. Mums vēl ir uzdevums nobraukt taisnā vietā, apskatīties, vai ir izlīmeņots viss pareizi. Pagaidām Jančuks piesprādzēs savu brīnumiņu. Tad mēs aizbrauksim taisnākā vietā un tad paskatīsimies, vai nevajag tomēr paripināt turpu šurpu. Bet šitas negāja viegli. Kur ir pats stāvkas palikts zem riteņiem, jo drusciņi tomēr ieliecas vecais piekabas saplāksnes.
Galīgi viegli virsmu negāja. Noklemēja ručniks, te man bišķiņ šļūca rati. Bija turpiņām, šurpiņām, bet viss ir gatavs augšā. Tā kā pakojamies. Nu ko, viena no svarīgākajām sastāvdaļām kārtīgi nostropēt viņu. Īstenībā pat vajadzēja nofilmēt, ka mēs viņu ceļam augšā, bet nu labi. Nē, nu ja sāk filmēt, tad parasti nokrīt uz sāna. Gan romantiski. Tad vai nu trāpa YouTube vienā kategorijā vai pavisam citā kategorijā. Un atkal viņš ir vairāk uz kreiso pusi. Kur? Viņš ir tuvāk tam bortam, bet tas nekas. Tāpēc, ka mēs viņu... Daudz, nē. Nē, mēs viņu vienkārši nedaudz slīpi uzdzinām, tas arī viss. Nu tāds. Lord of Liberty. Re, kā izskatās kabīne, bet room tūru uztaisīsim vēlāk.